prieks redzēt atpakaļ manā YouTube kanālā. Ir pagājis kāds krietnes brītiņš kopš mana pēdējā reset video. Marta reset video ir aizkavējies. Šodien ir 12. marts. Man nav attaisnojumi, bet attaisnojums ir tāds, ka bija pagājušo nedēļu publicēti veseli 2 video, kas bija parunā par man mammas dzimšanas dienas pārsteigumu ballī. Tā kā tie bija man īpašie video, tie man pašai nenormāli patīks, jo ceru, ka jūs tos esat redzējuši, ka mums tie arī patika. Tā kā jā, šis te Marta resets ir aizkavējies, un tas nekas. Man jebkurā gadījumā ir nepieciešams arī Marta vidus reset, jo mana dzīve vienkārši ir tā kā pa amerikāņu kalniņiem, tā kā nav neviena mierīga brīža, un vajag riktīgi tāda restartu uztaisīt, tāpēc šodien uztaisīsim to kopā. Es tagad sātaisos, jo man ir jāpabeidz filmēt viens sadarbības video. Es gribu filmēt vēl arī TikTok, kurā es izmēģinu jauno L'Oreal tušu, un tad pēc tam man ir ieplānots muzeja randiņš ar mammu, un man vēl viss kaut kas cits restartīgs ir šodien arī jāizdara. Es vēlos guļamistabā nomainīt gultsvaru, šo to piekārtot, pastāstīt, kā man ir veicies ar pagājušā mēneša mērķiem. Patās pabeidz filmēt skropstušu TikTok video, un man ir jāpadalās arī šeit YouTube kanālā. Jaunā L'Oreal Panoramas skropstuša ir ļoti laba. Vismaz uz manām jau īsajām un taisnajām skropstām tiešām panāks tāds skaists atliektu skropstu efekts, pagarināts pavisam noteikti arī, un arī ļoti labi atdalīts. Ir otrā diena, un es reāli esmu pārsteigta par to, cik šis te Otrā noslēdzošā šī rīles daļa ir nofilmēta. Man liekas, vienīgs filmē sadarbības video, vai ne? Jā, es izmēģinu L'Oreal Elvital šo līniju, kas ir paredzēta speciāli taukainai galvas ādai. Tā kā, ja jums ir šāds galvas ādas tips, šāda problēma, jo man parasti jau otrajā dienā matra gandrīz vai neliecams, tos var nāsāt tikai sasiets astītē, tad šodien jau es tos varu vēl joprojām nāsāt izlaist. Es būšu atstājusi linku aprakskastītē arī uz šo video. Tā kā reāli satura veidošanas diena, muzeja diena, vēlāk es arī strādāšu restart dienā, ejam paēst pusdienas. Jā, tas ir tagad man nākamajā plānā. Es nezinu, es paspēju tagad nomainīt gultas vēl, jo pulkstens ir 15:12. Man ir jāizbrauc kaut kur pirms 1, lai satiktos ar mammu. Mazāk prāps, vairāk darba, ejam uztaisīt man pusdienas. Šī potenciāli būs viena no visdīvainākajām ēdienu kombinācijām, kur jūs būsiet dzirdējuši. Bet es vienā no saviem iepriekšējiem video minēju to, ka man ļoti garšo bumbieru, un tad veids, kā es tos iekļauju savā ēdienu kartē, ir kopā ar biezpienu, ar krējumu un vēl arī ar sēkliņām. Un, ja man pietrūks saltumiņš, tad vēl pieliek klāt arī ievārēju. Es jums to viņu parādīšu. Garšo visu kopā ļoti labi. Man vienkārši ļoti garšo krējuma, biezpiena un ievārījuma kombinācija. Tā kā man jautājums jums komentāru sadaļā. Vai jūs biezpienu varat iedomāties arī tā kā saldajā vai tikai kā sāļā veidā? Jo man liekas, cilvēki dalās divās dažādās nometnēs. Man garšo gan saldējs, jo taču biezpienu kūks, vai ne? Un man garšo arī, piemēram, biezpienas kopā ar kartupeļiem un, piemēram, kādu ziltiņu. Tā kā nedžudžojot man pārāk skarbi, man vienkārši garšo. Un tad, šis ir viens no tiem ēdieniem, kurā es apvienoju visas manas mīļākās ēdienas sastāvdaļas. Tā ir savas pusdienas, bet tā ir tāds cuteness overload. Hello! Čau, Aurīte! Reāli pieprasu uzmanību. Čau, Desī! Mīļas! Ak, mans dievs! Es reāli tad, kad runāju, es kaut vai ar kameru viņām tā kā ir nepieciešams pievērst sev uzmanību, jo viņas grib, lai es runājos un pievēršu uzmanību viņām. Tā burkāniņš ir, jā. Svarīgākais šeit nav estētiskais, jeb skaistais izskats, bet garšas. Vienkārši sametu visu kopā un ēdu. Un, voilà, mans pusdienas ir gatavs. Tā kā man garšo, un tas ir pats svarīgākais, kaut arī droši vien izskatās ļoti dīvaini. Tāks man brauks līdz Brīvības ielai, un redz, kur jau arī nāk mamma. Mēs sarunājām satikties. Hello! Tieši patrāpīja tajā mirklī, kad sāk filmēt. Čau, es redzēju, kā tu gāji pāri, gāja. Auč, mammu!
Kā tu gāji pāri, es domāju, to pīpināt vai nepīpināt? Es sabītos. Es sabītos, jā. Noteikti sabītos. Tā, mēs tagad braucam uz mākslas muzeju, vai ne? Jā, man liekas, ka pirmais ir mākslas muzejs, jā. Ok, sarunāts. Pirmā izstādes, kur mēs dodamies, ir uz Jāsepa Grosvalda izstāde. Nosaukumu tagad esmu noņēmies dzīvot mākslai. Hello. 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 Izstāde bija superīga, vai ne? Jā. Es īpaši iepriekš daudz nezināju neko par šo mākslinieku, bet man ļoti patīk. Viņam ir ļoti daudz darbu, viennozīmīgi ieplānojot kādu stundiņu. Ir interesanti līdz 31. martam, man liekas, ir. Čau! Čau, draudziņas! Čau! Apskatās, vai nav vēl kāds atnācis un atnāk atpakaļ. Ak, mans Dievs, mutē nelien auru! Tieši kā laikā paspēja mājās uz vakar saulīt, starp citu mēs ar mammu paspējām aiziet uz vēl vienu izstādi. Jā, Deizī, tuliņ es jums došu vakariņas, ir 4, ir pūksteņlaiks, ēšanas laiks, pēc sakot, un viņš man pieprasa vakariņas. Mēs paspējām, jā. Nu, nopietni, jūs jau man vienreiz apgāzāt. Tās bija ļoti krāšņi, ļoti koši, norisinājās Rīgas mākslas telpā, bet jā, tagad es dodos dot vakariņu šīm 2 meitenēm un, protams, arī Mikijam, kurš arī pacietīgi gaida. Lūdzu. Ņem. Man ienāca prātā viena Instagram Reels ideja. Nu, nekas ordināls, vienkārši my take on it, jeb tas, kā es to redzu, tad šeit ir mans setups, jeb mans nelielis, ka vienkārši atraukājos fonā Aurēlīte dzer Deizī. Šis ir mans iekārtojums filmēšanas, tad mans telefons, kurš ir ievietots iekšā lūk šādā te statīvā, un tad es tur toliņ arī to Reelu uzfilmu. Ja tu to vēlies noskatīties, tad dodies man Instagram profilu, un tev būs jādodos man Instagram profilu arī vēl vienu iemeslu dēļ, kurus jums pastāstīšu pēc tam, kad es pabeigšu šo Reelu filmēt. Spoiler alert, būs kaut kas saistībā ar lojālākiem un cītīgākajiem YouTube kanāla skatītājiem. Aiziet būs pirmais izmēģinājuma kadrs, un es viņu izdomāšu, ka tieši ir tā vieta, kur spēlēties vai neko. Ai. Tā ir izmēģinājuma kadrs, lai saprastu, vai kadrējums ir pareizi. Tad es tā kā stāvu šeit, un tad žiks, un man nomēnās outfits. Tā. Tā vajag filmēt. Ko darīt? Ja man te vajag filmēt. Un tad lūk, šāds te ir mans otrais tāds, tā kā būs transition video, un šis ir, nu, dikti šiks, dikti elegants. Izskatās bija šī pēc tāda pulkaina, lieldienu tālīša, bet man liekas, var smuki. Reels ir uzfilmēts, un tagad pieķeramies klāt tam mazajam pārsteigumam balviņai, par kuru stāstīju iepriekš. Tad, ja tu vēlies laimēt šos te skaistumkopšanas produktus, tad no kreisās puses mums te ir šampūniņš, lūpu krāsa, šīs te ir baiglabās no Maybelline, L'Oreal C vitamīna serums, tad šis ir ķermeņa krēms, Maybelline uzacu zīmols lūpu balzāms un arī Pixie uzacu želeja. Tad tev jau ierasts 24 stundu laikā no šī video publicēšanas brīža ir jādodās uz manu Instagram profilu, uz maniem Instagram storijiem un atbilžu lodziņā jāieraksta vārds Salstariņš. Šodien ir ļoti skaista saulaina diena. Salstariņš, jeb sunshine, ir viena no manām savu veidu iesaukām, lai iet Salstariņš 24 stundu laikā pēc šī video publicēšanas brīža un droši piesko arī man YouTube kanālā, ieslēdz to zvaniņu paziņojums, kā arī Instagramā, lai nepalaist garām šāda veida konkursu, jo šis pavisam noteikti nebūs vienīgais. Tā kā turi acis vaļā, un es nevaru šitās divas šodien vienkārši kausē manu sirsniņu. Viņš ir tik superīgs un tik mīļas. Pirms paliek tumšs, un pirmkārt paskaties, kāds labs skats uz mākoņiem. Es izēju ārā ar Aurēliju un Deiziju ik vakara pastaigā.
Tad vēl viens darbiņš, kurus vēlos izdarīt pirms vēl ir pavisam tumšs, ir nomainīt gultas, vai sev iepriekš minēju. Mēs nedēļas nogalē bijām IKEA, un es ieraudzīju šo te balto ar zaļām lapiņām gultceļu. Man likās tik pavasarīgi, tik smuku, un mēs nopirkām arī jaunu palagu. Šis ir tādās smilškrāsā, man liekas, varētu smuki saskanēt kopā, jo man ir arī tāds smilškrāsas gultas pārvalks. Vēl es vēlos arī sakārtot savu nakts galdiņu, nakts skapīti. Man stāv vakara sejas kopšanas produkti un arī mans šķīvītis ar manām rotlietiņām. Nav nekas labāks kā veco laiku. Kā saucās šīs vatētās segas? Manējā man jau ir, es nezinu, gadus, man liekas, 20 vai nu cik es sevi atceros, tikai esmu gulējis dažādās, ko tu tur ķer? Spalgais, esmu gulējis dažādās viesnīcās, dažādos ciemiņos palikus, bet nekas nelīdzinās mājas vatētajai mīļajai segai. Tā kā tā ir tiešām perfekta, nav ne pa karstu, ne pa augstu, nesvīstajā. Protams, ja kaut kas norisinās gultā, tad princeses ir klāt, jo gulta viņām ir svēta vieta, vai ne? Pēc nost? Aiziet, lejā, 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 aiziet, Daisy, lejā, Auruktu arī kāp lejā, aiziet, lejā, aiziet. Where did it go? The feeling of thirst, desire to be a rock in my heels. I'm numb as a poison, flows in my veins. Guess I got used to avoiding the pain. I know must get it right, must get back in the fight. Ziniet, ja ir viena lieta, kas man dzīvē ļoti nepatīk, tad tas ir likt sagu iekšā sagas pārvalkā. Par šo darbu es uzticu dēvim. Dēvs nav mājās un es vēlos šajā video iekļaut šo segmentu, tāpēc es strādāju, ja darbojos pati. Bet man šausmīgi nepatīk meklēt tos stūrīšus un tad vicināt un mēģināt novienādot visas malas. Mēs nopirkām Maksimā, lūk, šādu te gultas pārklāju. Man liekas, arī varētu labi piestāvēt mūsu istabas tātad koka elementiem. Oh my god! Reāli milzīgs tas pārklājs ir. Man liekas, reāli riktīgi, mīlīgi, kā es to minēju, pietrūks kāds Daisy, es varu parunāt. Pietrūks kāds dekoratīvais spilventiņš akcentam pelēkā vai tādā smilšu krāsā. Daisy, es mēģinu parādīt kaut ko. Nu, es reāli šodien vispār nevaru parunāt. Tātad gultasveļu, es gribētu par gultasveļu teikt. Gultasveļu maksāja tad viens komplekts saga plus spilvens 12,99, kas, manuprāt, ir riktīgi laba cena. Un gultas pārvalks, man liekas, arī bija pār 10 eiro, pirkts pirms kāda laika Maksimā. Daisy. Nu, nopietni, labi, ķeros klāt savam skapītim, padarīšu to nedaudz vizuāli kārtīgāku un smukāku. Sorry, man būtu gribējies šodien vairāk pafilmēt, vairāk padarīt, bet es visu atliku šo vakaru rādāju. Treškārt man bija viens steidzams darbiņš, kas bija jāizdara caurkārt, cēlāk arī storijas no šodienas, un pulkstens tagad jau ir 7:09, un es reāli esmu ļoti nogurusi. Jūs man sekojat Instagramā, tad jūs iespējams redzēt storijas, kuros es dalījos ar to, ka viens no visnejaukākajiem reumatoīdā artrīta simptomiem, jeb pazīmēm, jeb lietām, ar kurām ir jādzīvo, ir nogurums. Un viss cits ar veselību ir kārtībā, tad principā es to varu norakstīt tikai uz šo slimību, jo šā slimībai tiešām ir raksturīgs arī nogurums, un tad, jā, nogurums, cik daudz es to varu pateikt, bet tas ir kaut kas, ar ko es sadzīvoju. Vairāk vai mazāk ikdienā ir labāks dienas, ir sliktāks dienas, bet jā, es tagad noņemšu nost kosmētiku, un kā jau ierasts savos reset video, es padalīšos ar to, kā man ir veicies pagājušajā mēnesī, un es visticamāk neiešu caur tagad katrai lietai, bet tagad uz ekrāna ielikšu tādu apkopojumu ar lietām, kas izdevās un lietām, kas neizdevās, bet kopumā februārs bija tāds
mēnesis. Februārs man bija arī ļoti darbīgs darba ziņā, tāpēc man neizdevās arī piepildīt daudz no mērķiem, zinu, kā atrunas, bet, piemēram, uzadīt vai uztamborēt džemperu, ko es ļoti labprāt vēlētos, bet man vienkārši nav fiziski neatlika laika. Viens no mērķiem, kas man īsti labi nedavās rokās pagājušo gadu bija ar sportošanu, bet šogad kā man tā apņēmība ir nostabilizējusies. Es nezinu, kā lai to savādāk noraksturo. Gan ne katru nedēļu izdodas aiziet 3 reizes uz sporta zāli, bet 2 reizes. Tā kā es esmu gājis, man liekas, katru nedēļu. Tā kā, jēmī. Par grāmatām runājot, man neizdevās izlasīt vismaz 2 grāmatas. Es izlasīju 1, Fourth Wing, un nereāli labi. Ja jums patīk fantasy un romance žanrs, tad izlasiet. Pavisam noteikti nav iespējams atrauties, un tad es esmu 2. grāmatas vidū jau tikusi, bet es nekādīgi nevaru saņemties lasīt to tālāk, jo man ir tāda nojausma, ka tālāk viss būs tikai sliktāk, un es negribu izbojāt to visu foršo, kas tur šobrīd notiek, un es vienkārši nevaru saņemties izlasīt šo grāmatu tālāk. Tā kā es zinu, ka būs ļoti forši, un es atkal nevarēšu atrauties, bet šobrīd šajā mirklī, tā kā viņi ir tādā ļoti labā vietā, un es zinu, ka visticamāk tas tā nepaliks, tāpēc es nevaru saņemties izlasīt, jo man ir tāda īpašība, piemēram, arī seriāliem. Es neesmu noskatījusies The Vampire Diaries līdz beigām, jo es jau zināju, tā kā spoileri bija par to, kā tas beidzās, un es negribēju sev izbojāt šo seriālu. Līdz ar to es pat nenoskatījos līdz beigām. Līdzīgs piemērs tagad bija šī pļāpāja, bet, es ceru, ka jūs neiebilstat. Es skatījos Grey's Anatomy, un es tik ļoti nožēloju to mirkli, tā kā spoiler, ja jūs vēl neesat redzējuši. Nožēloju to, ka es noskatījos to sēriju, kurā Patrika Dempsija tēls Dereks, man liekas, jā, viņš sauc, aizgāja bojā, jo tas man sabojāja visu, un es tālāk arī vairāk neskatījos, jo man, it's just not the same, un tā man ir arī ar šo grāmatu, es vienkārši negribu sabojāt, kaut arī zinu, ka būs vēl grāmatas. Padodiet man ziņu, ja jūs saprotat, par ko es runāju un ko es domāju, bet es beigšu pļāpāt, un es visticamāk šokar uztaisīšu self-care vakar, jo es vienkārši jūtu, ka man tas ir nepieciešams. Kāpēc es uzlikšu visticamāk uz sejas kādu masku un iešu vannā. Es vannā neesmu bijusi dikti sen, un tas ir viens no maniem mīļākajiem self-care rituāliem, tā kā jā, beigšu pļāpāties. Es neesmu ar jums tik sen tā heart to heart no sirds uz sirdi pļāpājis, ka man ir grūti sevi ierobežot noteiktā laikā. Arī vēl pēdējā lieta, jo šo mēs jau aizsākām pagājušo gadu manos reset video, izvilksim vienu pozitīvo afirmāciju kārtu un kopā to izpildīsim. Nē, šis nevarētu būt vēl perfektāk. Take a moment out of your day just for you. Jeb šodien paņem kādu brīdiņu, kas būtu tikai un vienīgi veltīts tev pašai, un tad šeku reku, tāds ir arī mans šī vakar plāns, un tagad tu skaties šo video. Tajā dienā paņem kādu mazu brīdiņu tikai sev pašai, vai pašam. Un tad lūk šajā burvīgajā izskatā man uz sejas ir uzlikt kolagēnu masku. Ja tu kaut kur atrodi šo te Coco Star kolagēnu masku, grāb to ciet. Es to nekur vairāk nevaru atrast, tā reāli fenomenāli laba. Tā nonāk nos tā kā plevītas veidā, tā jau var redzēt, kuras esmu runājis, tā man jau pakustējusies, bet āda pēc tās ir vienkārši kā no jauna piedzimas, tik gluda, tik vienmērīgi, tik izlīdzināta. Es domāju, ka es noslēgšu šo video. Es ļoti ceru, ka tev tas patika. Tad neaizmirstam nospiest laiku, kā arī kļūt vai jau būt par mani YouTube kanāla sekotājs, tā nav vēl burvīgi atlikušo dienu, un tiekamies nākamajā video. Atā!